Labdien! Es stāstīšu jums par reaktīviem dzinējiem lidmašīnās. Jā, es tagad pats vienu lidoju. Tātad, sākšu jums stāstīt. Sāksim ar manu jauko draugu, kurš arī lido lidmašīnām. Iesim pie viņa. Reaktīvie lidmašīnu dzinēji ir jaudīgas iekārtas, kas ļauj lidaparātiem sasniegt lielu ātrumu, izmantojot gaisa un degvielas sadegšanu, lai radītu dzinēju spēku. Šādi dzinēji pirmo reizi tika izstrādāti 20. gadsimta vidū un kopš tā laika ir kļuvuši par standartu mūsdienu aviācijā un kosmosa tehnoloģijās. Ir vairāki reaktīvo dzinēju veidi. Turbojet ir visvienkāršākais un visbiežāk izmantotais veids. Tas saspiež gaisu, sajauc to ar degvielu, sadegšanas rezultātā iegūst augstspiediena gāzes, kas izplūst caur sprauslu un rada dzinēju spēku. Turbofan dzinēji ir līdzīgi, bet tiem ir papildus ventilators, kas palielina efektivitāti un samazina troksni, padarot tos piemērotus komerciālajām lidmašīnām. Ramjet dzinējiem nav kustīgu daļu. Tie izmanto lidmašīnas ātrumu, lai saspiežamais gaiss pats ieplūstu sadegšanas kamerā. Tomēr tie darbojas tikai lielos ātrumos, parasti virsskaņas režīmā. Scramjet ir līdzīgs, bet spēj darboties hiperskaņas ātrumos. Virs Mach 5, jo sadegšanas process notiek virsskaņas gaisa plūsmā. Šādi dzinēji tiek izmantoti dažādos transporta līdzekļos, no pasažieru lidmašīnām un militāriem iznīcinātājiem līdz eksperimentāliem hiperskaņas aparātiem un raķešu palaišanas sistēmām. Čau, es atpakaļ. Šeit man pretinieks acu priekšā kaut kāds 5 km attālumā, un es viņam izšauju raķeti. Bet man raķeti pret kaut kā atcitas un pati uzsprāgst. Tad es zaudēju pusi savu spārnu un, diemžēl, krītu uz zemi. Un šīs rāda, cik trausi var būt gan lidmašīnas, gan to reaktīvie dzinēji.